zini ko? Nu nav ideāli apstākļi, lai kaut ko izdarītu. Un katra diena ir savādāka. Un es iznācu ārā, domāju, atkal iefilmēšu kaut ko, kādas pārdomas, rīt video. Nu nevar neko izspiest. Vējš pūš un dzīve sauc jau. Un tagad arī kaut ko mēģināju filmēt pa vidu telefons, man sāk zvanīt. Video pāraujās. Es saprotu, ka vienkārši tā ir dzīves skola, dzīves mācība. Un ja es gribu perfekti, es te varu mocīties, bet galvenais ir vienkārši darīt mazus solīšus un saprast, ka nav perfekti apstākļi. Tā šīs dienas vispārīgā doma, kas man bija, ir vienkārši ceļš ar Dievu, ticības ceļš, nav tikai uzvaras sauciens. Tu nestaigā tikai uzvarā un katru dienu tādā palēcienā. Bieži vien tādas mums ir idejas, un man tāda ideja bija, kad ar Dievu ir tikai tādā veidā uzvara un spēks un viss. Un tad, kad nejūties labi, vai kad galva sāp, vai kad riņķi zem acīm, vai kad nogurums, vai migla galvā, tad liekas, ko es izdarīju nepareizi, kur ir Dievs, kur es pazaudēju kontaktu ar Dievu. Tā taču nedrīkst būt. Un tā ir tāda arī karikatūra, tāda viltus pārliecība. Ceļš ar Dievu nav tikai uzvarā. Jā, mums pieder tā lielā uzvara caur Jēzu un viņa upuri, bet ikdiena joprojām var izskatīties citreiz kā zaudējums, nevis kā uzvara. Un patiesībā bieži vien mēs no tā varam daudz vairāk mācīties nekā no uzvarām. Un tāpēc arī par to ir stāsts, kad mēs staigājam uzvarā, bet tas nevienmēr izskatās kā reklāmas klipiņš, kur tu esi vienmēr smaidīgs un mundrs un atspērīgs. Citreiz tu vari galīgi neizskatīties pēc tāda, bet joprojām tas, ka tu spēr mazos solīšus un esi uzticams, pat ar to, ka tu negribi šodien. Un tu vari arī Dievam godīgi pateikt, es negribu, bet lai notiek tava griba. Dievs ir uzticams un viņš neatstāja, un viņš novērtē godīgumu, īstumu, atklātumu, un tad no tā palīdz tev spērt ticības solīšus. Tāpēc mans iedrošinājums ir vienkārši netaisīt kaut kādu garīgo varoni, bet dzīvot savu dzīvi un lūgt Dievam, lai dod spēku, iet cauri grūtībām un dod pazemību, tad, kad mēs esam virsotnē un tad, kad viss notiek labi. Esi svētīts!